Labrīt no Grieķijas. Šeit guļ suņi. Tur divi guļ, bet nevar redzēt. Varbūt var redzēt. Tā viņi te smiltiņās guļ, tie ir pamestie sunīši. Es apsēdīšos laikam kaut kur maliņā un pastāstīšu jums savas šī rīta secinājumus. Mums ir jādzīvo interesanta dzīve, bet es katru dienu domāju, kā to dzīvi padarīt vēl interesantāku, vēl aizraujošāku, vēl tā, lai būtu wow, kad tu celies no gultas un gribi celties uzreiz un skriet un runāt un piepildīt to savu darbību, ko tu esi nolēmis piepildīt. Bet daudzi nezin, kas ir tā darbība, kas ir jādara, kas ir tas, kas aizrauj un interesē. Un galvenais to interesi noturēt ilgu laiku, vēlams to interesi noturēt uz visu laiku, uz visu mūžu, jo tad katra diena būs piepildīta un tā ies citās frekvencēs, citās vibrācijās, ja jūs to darat. Ja mēs to daram ar prieku, tad tas ir kaut kas cits, kas vienkārši tā, lai aiziet katra diena, un mēs gaidām pusdienas laiku, te mēs gaidām rītu, kad varēs kafiju iedzert, te mēs jau gaidām nakti, kad varēs aiziet gulēt, lai tā nebūtu, lai tas viss būtu tā vienā rāvienā tā, tu piecelies un vau, diena sākas, jauna diena sākas, es varēšu atkal radīt, es varēšu atkal darīt, es varēšu atkal priecāties par to un neskaitīt dienas un stundas un minūtes, kad es tikšu pie tā vai tā labuma. Tam jābūt vienkārši ar aizrautību, ar laimi, ar piepildījumu. Un viena no tādām lietām, ko es vēlos darīt, tas ir uzrakstīt savu grāmatu. Varbūt ne uzrakstīt, varbūt tas būs audio formātā, jo man ir svarīgi, lai katram cilvēkam būtu pieeja pie šīs manas grāmatas, un lai par to nebūtu jāmaksā nauda. Es esmu par to, ka informācijai ir jābūt pieejamai katram, un tas, būtu, piemēram, manā YouTube kanālā. Šajā pašā, kurā es lieku video, informācija, piemēram, tad, kad es vēlos, es ienāku, norunāju, un jūs, kas vēlas klausīties. Mērķis ir kāds? Mērķis ir parādīt vairāk pasaulē, kas notiek pasaulē. Jo dzīvojot citās valstīs, cilvēkiem rodas ne tāds priekšstats par to, kas notiek pasaulē, kas notiek valstī, kas notiek, piemēram, Īrijā, kas notiek Grieķijā, un kas notiek, piemēram, apvienotajos Arābu Emirātos. Kas notiek Indijā, piemēram, jo citiem rodas tāds priekšstats, no kāda dzirdēja baumas par to, ka tur ir wow, viss tik slikti, vai viss otrādi tieši tik labi, un tu aizbrauc, un tev nav tā sajūta. Pirmkārt, man ir tā, ka es neusticos es noklausos citu viedokli, bet man vienmēr ir savs. Un visas lietas es apskatos no sava skatu punkta un tikai tad runāju. Tā es varu, un tāds ir mans dzīves moto, tikai caur savu skatu punktu nodot informāciju. Es vēlētos, lai man tā būtu, lai man būtu interesanti, un lai arī jums, kā klausītājiem,
būtu ļoti interesanti. Laikam tas arī šodienas video būs viss. Man ir šausmīgi laimes. Šausmīgi, kad es lietoju vārdu šausmīgi, tad tas man nozīmē ļoti labi, ļoti skaisti, ļoti pacilājoši. Tas vārds pats šausmīgi, es vienmēr smējos, kad es viņu izrunāju, jo šausmīgi, tad tas nozīmē kādam slikti. Bet man vārds šausmīgi nozīmē ļoti labi un ļoti skaisti un ļoti. Tā kā, ja jums patīk mani klausīties, un droši vien būs tādi, kas atsakosies, lūdzu, ejiet un klausieties tur, kur jums labāk patīk, jo es nemainīšos dēļ kāda. Tā ir mana dzīve, un tā ir mana runa, un tas ir mans kanāls, un ja jums kaut kas nepatīk, lūdzu, ejiet citur, klausieties kādu citu. Es esmu es, un neko es tur nevaru mainīt. Un es mīlu sevi tādu, kāda es esmu, un katru rītu es mostos ar laimes un prieku sajūtu, skatoties uz sevi spogulī, jo neatkarīgi no tā, vai man šobrīd ir nokrituši tie grami, vai viņi kāpj augšā, es nemainu savu laimes sajūtu, tā paliek laimīga vienmēr, un tā ir, es to cenšos noturēt. Protams, vienmēr tas neizdodas. Ja es saku arī vienmēr, tas nenozīmē, ka tas ir vienmēr. Nē, tā nav. Protams, izšūpot no līdzsvara nav vairs tik viegli, bet, protams, tas vēl notiek. Uz to vēl ir iet un jāaug un jāiet. Jo, ja es šeit runātu ar jums perfektā nozīmē, tad es jau vairs nebūtu interesanti nevienam. Un es pat nebūtu interesanti vairs pati sev. Brīžiem ir tā, kad tu nezini pats, ko tu vari sagaidīt no sevis, kādas idejas nāks tev galvā. Un tā ir interesanti dzīvot, vismaz man. Es nezinu, kā būtu savādāk. Ja es būtu savādāks cilvēks, es noteikti runātu savādāk, darītu savādāk un taisītu varbūt biznesu uz to, kad, piemēram, es krāptu kādu, ja? Bet to darīt es nevēlos, un tāds ir mans dzīves moto, ka vienmēr es esmu bijusi godīga, un godīgi jau pirmkārt pret sevi, jo ja jūs sev melosiet un darīsiet to, kas jums nepatīk, tad tas viss pēc tam nākotnē ar jums strādā. To, ko jūs pret sevi dariet, tas viss pēc tam nāk nākotnē un piepildās jūsu dzīvē. Tā kā manas domas ir gaišas un pozitīvas un prieka piepildītas un prieka emociju pildītas, tad tas man ir tā kā manā dzīvē tas notiek, un man tas apmierina. Tas arī laikam šodien viss. Kur arī viena staigā gar jūru, tā kā es to daru. Es noteikti atpakaļ ceļā arī tāpat tieši, un tas man sagādā prieku, un tas man sniedz sazemējumu, jo sazemējoties ar zemi, mēs iegūstam spēku. Un arī jaunas idejas, protams. Un vēl ūdens, tas ir vispār, tas ir kosmos. Tātad dzīvosim, lai mums būtu piepildīta un laimīga dzīve. Nākošais mans video būs kaut kad, tad, kad sanāks. Varbūt pat šodien, kas to lai zina. Bet vispār dienas ļoti ātri aiziet. Tā runā, kad tagad laiks vairs nav 24 stundas diennaktī, bet tas ir arī sarāvies. Tātad jūs domas materializējas, ja jūs domājat pozitīvi un ceļiet liels plāns, tas arī kaut kad nākotnē piepildīsies. Cik ātri tas ir jūsu rokās, jo tas ir arī atkarīgs, kādus darbus mēs daram, kādas domas mēs domājam, un vai mēs sevi atkal neraujam atpakaļ ar savām domām paši. Ja mēs neesam pretrunā pret sevi, tad viss piepildās ātrāk. Laikam šodien
Viss pietiks, jo runāt es vēl varētu daudz. Es ceru, ka bija interesanti. Un, protams, neaizmirstiet ielikt like, ja jums patika mans video. Un arī, protams, piedāvāšu parakstīties uz manu kanālu, jo manā EPL-GO kanālā Aleksandrs Smirnovs un Inita Smirnova tur būs daudz un dažādas informācijas. Vismaz es tā plānoju. Nu, cerams, ka arī tas viss tā aizies, kā es plānoju. Labi, atā.